Rudens ar savu bagātīgo dāvanu klāstu ir klāt un ābolu ābeles ir nogatavojušies. Ko jums ābolītis nozīmē? Ko nozīmē ābols? Vai dieniņ, nu garšīgs? Pašai arī ir ābeli. Vai mums ir ļoti daudz, kāds 100? Bet nu tas tāds veclaicīgs dārzs ir tāds. Vecās ābeles nav jaunās. Nu, kādas šķirnes, teiksim? Nu, dzidrie. Nu, tie beigušies. Jā, Antonovkas ir daudz, un tad ir daudz tādas, ko nemaz nosaukums nezinu. Un kurš tas garšīgākais? Nezinu, viss garšīgi. It kā. Kā jūs, teiksim, viņus sagatavojat, lai ziemā būtu? Nu, ziemā zaptes vāram. Nu, kā tā zapte īsti jūsuprāt būtu jāvāra? Vai visādi var vārīt. Tas jābols ar bruklinēm un ar jāņogu sulu un nu tā. Pa skābas visas vāra ābols. Un pašu ābolīti pagrabā? Jā. Ziemai? Jā. Kā viņš glabājās? Nu, tāda laiciņa glabājās, bet tās šķirnes nav tāds ilgstošs uzglabājums. Labi, zapte. Ko vēl no ābola varētu jūsuprāt? Garšīgi pagatavot. Oi, nu tā jau var daudz ko. Saldos ēdienas taisa, nu tur uzpūteņus vāru un tā. Sulas spiež bišķiņ. Sulas, nu, teiksim, arī ziemā, ja? Jā. Vai viņi nepaliek skāba? Ne. Jo saldāk āboli, jo saldāks sulas. Tās stāv ļoti ilgi, pat vairākus gadus. Un šis te ābols, viņš mēdz no gada gadā būt atšķirīgs, saldāks, skābāks. Nezinu, vēl kāds īpašības tas no laika apstākļiem būtu atkarīgs. Nu, pa saldumu tā nevar teikt, bet lieluma ziņā atšķirās. Šogad bija sauss laiks, šogad ir maziņi āboli. Viss ir daudz, bet maziņi. Nu, protams, noteikti pavasara saunas ietekmē. Arī, kā kur gadu. Kā bija šo pavasaru? Šo pavasaru neapsalu, ne. Nu, ābelīt mīl arī zaķis. Nu, jaunās, lielās jau tur tā. Stirns nāk ziemā ēst atlikušos, kas ir zem ābelēm pildi. Tātad atstājat, lai... Tās ir daudz, jā. Cik es saprotu, tad jūsu dārs ir laukos? Mežu vidū. Mežu vidū? Jā. Mežs visapkārt. Nu, un tātad mežu dzīvnieciņi? Tur viss kas nāk. Laps nāk un mazāk pa lapsām. Un jūs teicāt pavecākas ābeles. Jā. Vai savā mūžā esat iestādījis ābeles? Ir dažas, ir. Nedaudz, bet ir. Varbūt tās mīļākās? Nu, arī, bet jaunās grūti ieaudzēt ar tiem meža dzīvniekiem. Noēd. Noēd. Un ābols un tārps. Oi, tie ir daudz. Rudentiņš bagāts vīrs. Kā šogad ar āboliem jūs? Labi. Nenosala pavasarī? Nē. Pašai arī ir? Ir. Sīpoliņš viens. Paša stādīts? Nē, paša stādīts nav. Paša stādīti bumbierīši. Nu, un kā ar bumbieriem šogad jūsējiem? Nav vēl raža. Nav jauni kociņi. Aha. Bet ar āboliem, kuri jums garšo vislabāk, teikt? Man vislabāk garšo bumbieru ābolu. Pašai nav? Pašai nav. Bet ir jāatrod, kur ir? Ir kaimiņi un kas uzcienā. Vai bumbieru ābolu var arī, teiksim, konservēt? Nē. Es nevāru. Mums blakus spiež sula, es sulu spiežu no āboliem, kur ir, bet tos ābols nē. Un sulu no kādiem spiežat? No visiem. Tikai ne no dzidrajiem. Un dzidrie jau tagad jau ir beigušies. Vēl ir. Vēl kāds ir. Ir. Nu, tie jau vajag būt galīgi tā kā medus. Garšīgi, jā, garšīgi. Un, teiksim, ābols ziemai. Mizoju, vāru, ievārījumu.
Nu, Jāņoga suliņa klāta, jeb kāda brūklenīte klāta, vai kreicnagliņi. Tādas tās ievārījums es vāru. kādēļ jāņoga sula, vai nebūs skābens? Nē, tā kā āboli ir izvārījušies, skaistumam skaistāk viņi izskatās. Tikai krāsai. Krāsai, jā. Varbūt tās, ka viņš skābāks arī ir, bet tas tā. Labi. Ko vēl mēs no āboliem varam pagatavot? Kompotus. Kompotā liek. Izvārītīgi cukuru tādu sataisa tādu un uzlej virsū. Saliek ābolīšus un uzlej virsū. Un viņi glabājās pietiekami ilgi? Ļoti labi. Jā, līdz pavasarim. Pašus svaigos ābolus, kā ziemā jūsuprāt labāk saglabāt? Es lieku kastītēs, un tad es pārklāju vienu kārtu, kas pārklāja ar avīzi, tad nākošo kārtiņu pagrabā. Apmēram konstantā temperatūrā? Jā, viena temperatūra jau pagrabā apmēram tā ir. Un cik ilgi šāda ābola jums glabājās? Līdz jaunam gadam ir. Līdz jaunam gadam stāv. Pēc jaunā gada vēl kādreiz ir. Kādi āboli? Šogad man pat viens cilvēks stāstīja, ka ābolu izmērs esot mazāks, jo sausāk vasara bijis. Vai tā, jūsuprāt, tā ir? Jā, varētu būt. Jā. Varētu būt. Un kā ar tārpiem ābolā šogad? Ir. Tie arī ir. Tiem ar garšo ābolu. Tā jau saka, ja ābolā ir tārps, tad viņš ir veselīgā vietā audzis. Varbūt. Nezinu. Nemāku pateikt. Vai ābols kā rudens velts varētu būt viens no garšīgākajiem jūsuprāt šeit, kas aug pie mums? Jā, tā varētu teikt. Āboli, bumbieri, mūsu pašu raža jau ir garšīgāk. Mēs zinām, ko mēs noplūcam no savu dārza. Jā. Kas būtu rudens bez ābolu ražas? Jā. Kāda raža jūsu dārzā? Ļoti liela. Man auga Antonovka, tad tādā nezināmā izcelsmē. Šausmīgi daudz, un es tik dāvāju visiem, un uzskatu, ka jāiet tikai vietējo. Tikai vietējo. Pašstādīts ābelītes? Jā, pašstādīts. Cik tad ilgi jau viņas ir augušas? Ražo labi? Jā. Piemēram, Antonovka viņa nav tik veca. Un šogad patiešām pilnīgi zāri lūst. Jā. Tātad pavasarī nebija salnas? Nezinu. Kaut kas, jā, varbūt arī. Bet vispār Antonovka pilna, un tad vēl viena tāda ābelīte, nezinu, kā viņu sauc. Arī šogad pilnīgi lūst. Man viena kundze teica, ka vasara esot bijis pietiekami sausa, un līdz ar to ābolu izmērziņā esot mazāk šogad. Jā, to es arī pamanīju, ka šogad āboli daudz, bet viņi maziņi. Nav tik lieli. Tā sausuma dēļ droši vien? Jā, varbūt arī kaut vasarā visā visumā vislabi. Jā. Kā piemēram Antonovku saglabāsim ziemai? Ziniet, viņu grūti saglabāt. Viņu grūti, es jau pēc pieredzes jau redzu, vēlams līdz decembrim. Viņi ļoti labi, piemēram, ievārījumos. Tas ir vislabākais, tāpēc, ka viņi izšķirst, ka tu vāri. Un te es dāvinu patēdu un dāvinu visiem, kas man apkārt. Ievārījumu vārot, piemēram, ar to pašu Antonovku, ko pievienojat klāt? Tikai cukuru. Vairāk neko? Vai brūklenēm, piemēram, jā. Šeit kāda kundze teica, ka sarkano jāņogu sulu vēl varot likt klāt. Jā, protams. Jā. Visu, ko var kombinēt. Jā. Teiksim, kompots. Kompotu netaisa. Es uzskatu, ka tas tāds netaisa kompotu. Tikai ievārījumā un svaigā veidā raušus cep, protams. Tādā veidā. Pašas ābelītes ražojumi, jā? Jā. Kā ir ar tārpiem ābolā šogad? Ir tārpiņi. Bet tas, ja ir tārpiņš, tas nozīmē, ka tas ābols nav ķīmisks, viņš ir dabisks. Tārps jau vēd tikai to, kas ir labs. Vai ir nācies arī veikalā kādreiz nopirkt ābolus, jeb ar pašu spiekiem? Kādreiz pirku, bet tā, ja es gāju ciemos, tad kaut kāda ābolīte, bet pat es cenšos patiešām tikai savējos. Sakiet, vai jums garšo ābolu? Jā, man garšo ābolu. Kādā veidā visgaršīgāk viņi? Zaptēs. Bet svaigi?
tā ne īpaši. Varbūt ir kādi šķirni, kur tomēr jā. Dzidrie āboli. Bet, rudens ir klāt un dzidrie pat būs beigušies. Ir, jā, bet, īpaši vairāk tādu neviens negaršo. Un zapti. Vai pat arī vāra? Jā, palīdz vārīt mammai zapti. Kā top no kādām šķirnēm? No dzidrajiem, no antonovkām, no visādiem āboliem. Ko liekam klāt pie ābolīša, lai zapti būtu garšīgāk? Dzērvenīts, avenīts, upens. Un katru šo ogu pievienojot, garša ir savādāka? Ir bišķi savādāk, jā. Kur tā tīkamākā? Tā ir avenē. Saldāka? Jā. Un to zapti pie kā mēs lietosim? Pie pankūkām. Viss kaut kur jau izlieto. Pie manām, biezputrām. Teiksim, ābols kā tāds svaigā veidā vēlāk rudenī garšīgs būs. Es domāju, ka jā, viņš tāds bišķi tāds cietāks, mīkstāks būs cits. Un kur tu labājat priekš ziemas ābolu? Mēs neglabājam, mēs uzreiz vai iedodām lopiem, vai arī apēdam kā kur reizi. Lopiņš nesmādē ābolī? Nē. Vai pašam mājās jūs ģimenē ir dārs? Ir mums dārs. Un tur tas ābolīts arī aug, jā? Jā. Dārs tev ir sen? Diezgan. Un kādas? Ābelīt kādi jauni iestādījumi? Nē. Pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu, man tā liekas. Bet dārzu atjaunojat tātad? Jā. Jums kā vīriešu cilvēkam, ko nozīmē ābolu raži šoruden? Būs ziemā kvēst. Kompots gatavot mājās. Ģimenē visā labumu būs. Perspektīva var vēl. Sulas un viss, kas būs izspiests. Tātad pašam, cik es saprotu, arī jā, ir dārs, plaši dārs ir. Un kura tā šķirne vismīļākā? Mums patreiz rudeni jau ir trebū. Viena no labākajiem. Tā kā dzidrais jau beidzās, tad tagad ir trebū, nāks tālāk, kā rudens svītrotais un ziemā vēl antonovki. Kā jūs prāt vislabāk ir saglabāt ābolus ziemā? Pagrabā. Novāci gatavs, nolasit no koku un viss saglabāt. Kastēs pagrabā man viss glabājās. Vienu uz otra, jeb kaut kas jāliek starpā? Vajadzētu arī starpā, lai vēdināties labāk. Ko būtu ieteicams likt? Mājā, kas man ir koks slīkstīts ieliek starpā. Man ir plasmas kasts un koku kasts un ieliek starpā, lai viņam redzēt, var visu laiku viņus var pāršķirot un visu, ko darīties. Un kas ir bojāt ziemā, tur man ir labi draugs, tirniņas apkārt, tās paparo vēl un viss viņam pēduši. Tātad viņas nāk ciemot pie jums? Viņas nāk ciemot līdz mājas istabas logam. Pat skatāmies viens uz otru virsmu vēl. Tas vajag būt interesants. Jā, man ir daudz no foto uzņēma tavā mājā, ka viņi skatās viens otram mēs runāt. Un teiksim tagad rudenī ābols ikdienā jūs svaigā veidā, vakaros pie televizora ko uzēst, un tāpat ir. Tas jau savā kompots uzstājas no āboliem. Kā būs ar ābolu sulu, piemēram? Jā, labi, veselīgi ziemā. Tas jau priekš zemes krājumiem jau ir parasti. Paši spiežat arī? Jā, arī paši spiežam visu, ko darām. Un šī te ābolu ievārījums, kādu gatavojat? Savār nomizos, jau tos jau receptais viņi nomizos, sagriež un savār, un tā vēl garšīgi ļoti sarkanām plūmītēm kopā. Tām, kas ir tās aputekšana plūmītes sarkanās viņas, un tā smuka, un tad ir krāsmainās. Un tā man audzbērns pazājas, viņš saka, es jau gribu to, kur ir āboli plus plūmi. Rakstīts, to burciņu gribu. Pie kā jūs prāt visgaršīgākā ir ābolu zapta? Tur jau ir pie biesmudarām, pēc visur var ņēst. Piemēram, maizīt ēst un visādāk var ēst kopā. Kas no kurām ir labāk, garšo labāk kādā veidā. Nē, es lieto visādāk. Jūs stāstījāt, ka plašs dārs jums mājās, tātad pats arī esat stādījis ābeles. Jā, ir stādījis. Un vecs dārs, tas ir vecs, kur ir rudens svītroti, tie no agrākiem gadiem. Un sīpoliņš vēl no agrākiem gadiem ir jau. Bet bija jau, ja kādreiz padomu laika mums bija ābolu tikai kaut paņēma kravām no mums, šodien viņš vēl kas tirniņ jāpēt.
Nav jau ko likt viņas jābūt patreiz. Tā viņi birst un daļai arī lopapēta, tā, ko kritušie. Nu, ko tu viņas liks? Kā pareizi būtu ābelīti iestādīt un kad tas būtu jādara? Es jau viņas stādīšu pavasarī. Parasti tādi pābelīti ir rogbēdri, tur jau viss grunta ieliek. Mēslojumu apakšā un viss tas tādi pavasarī. Ja gribētu kādu. Vai pats esat mēģinājis arī uzpotēt kādu ābelīti? Nav darījis to vēl, nav pats. Iestādīts, bet nu man nav tik daudz lielā. Ir cits saimniecības darbi, nav tik daudz, ar to augļkopiem noņēmies tik milzīgi. Septembra vidus sācies ābolu laiks. Jūs un ābols. Es un ābols? Jā. Ābols, ko sākās? Protams, ar koku, ar sēklu. Lai izaudzētu no sēklas, droši vien to neviens nedara. Bet es labprāt pamēģinātu to izdarīt. Es noteikti viņu ņemtu saujā un ielikt iekšā visu savu enerģiju, lai viņš aug. Sēklā ir jods, kas ir vajadzīgs sievietēm vairāk dziedzeriem. Protams, arī vīriešiem. Un nav jābaidās no tās zilskāpes vai kas cits ir dzirdēts. Ābola sēklas droši. Maliet kafijas dzirniņās vai kožļājiet un ēdiet. Pats ābols vitamīni tur ir tik daudz, lai pietiktu vienai dienai. Ja jāpēd vienu ābolu dienā, to pietiks, lai nesaslimtu. Protams, jāskatās vēl citu aspektu, bet vismaz vienu ābolu dienā centieties apēst svaigu. Pirms brokstīm vai pirms kāds cits kārtīgs maltītes. Tas būs svaigs ābols. Kā būs ar ābolu ievārījumu? Ābolu ievārījumu? Es ābolu ievārījumu neatbalstu, ka tanī cukurs un ābols ir izvārīts, kurā vairs nav dzīvīgie vitamīni. Ir vitamīni, bet viņi vairs nav dzīvi. Līdz ar to man tas personīgi nav pa garšai un arī droši vien pašiem organismiem cilvēku. Tas arī nebūtu pa veselībai. Bet ābols, lai saglabātu, ir kaut kādā veidā jānoliek, lai ziemā viņš arī būtu pieejams svaigā veidā. Kā jūs domājat, kur un kā vislabāk būtu viņu saglabāt? Lai viņš nezaudētu savas labās īpašības? Vislabāk būtu saglabāt svaigas pagrabos, kastēs starp avīzēm vai kādā citā veidā. Var arī žāvēt. Tas būtu tādā gadījumā, ja nav pagrabs. Un arī žāvēt āboli ir garšīgi un ļoti ērti lietojami un glabājami. Vai pašam ir nācies iestādīt ābelīti? Pašam man nav nācies stādīt ābeli, bet noteikti es to darītu 2000. mēnesī un censtos skatīties, lai mēnesis būtu auna, lauvas zodiakā vai vēršas zodiakā. Tāpēc, ka tie zodiaki atbilst uguns stihijai un pats auglis, pats ābols pēc savas stihijas ir uguns. Jūs vērtējums, kā ābolā ir tārpa? Ko tas jūsuprāt nozīmē? Ja ābolā ir tārpa, tad tas noteikti nav importa ābols un viņš ir veselīgs ēst. Kādēļ importa ābolā nav tārpa? Špricē droši vien visu kaut ko, tur smidzina pa virsu. Un tas jau importa ābols, viņa domāšana droši vien savādāk. Viņi neskatās kā uz ābolu, kā produktu, bet kā vienkārši preci, ko pārdot un kad tik nopelnīt. Vai jūs būtu ar mieru dzīvot laukos un nodarboties ar šādu lietu? Jā, es labprāt, tās mans dzīves sapnis, dzīvot harmoniskā, dabīgā vidē un labprāt stādīt ābeles un vākt ābeles un ēst un saviem bērniem un pārdot, ja vajadzētu. Tas būtu ļoti skaisti. Varbūt kāda interesanta recepte saistībā ar ābolu? Šorīt man bija viena recepte. Galvenā sastāvdaļa nav ābols, bet tas ābols piedod savu saldumu, savu enerģiju. Sastāvdaļas ir ingvers, citrons un salds ābols. To visu mēs liekam sulas piedē un spiežam sulu. Glāzes sulas iznāk, un tas mums dod ļoti labu enerģiju. Ingvers mums uztaisīs antibakteriālu, zarnas un kuņģi. Citrons palīdzēs attīrīties aknai. Un ābols, vienkārši ābols iedos pa virsu savu garšumu, savu saldumu, savu dzidrumu, savu rudenīgo enerģiju un atmosfēru. Protams, varam pielikt klāt arī kanēli, lai būtu bišķi ziemīgāks aromāts. Kāda jūsuprāt šogad ir ābolu raža? Diezgan švaka. Kādēļ tā? Laikam laiks. Pavasars, saules vai kas. Ka laba, ka teikt nebija.
Vai pašai arī ir ābeles? Žurks nograuts. Izkrit visi dzidrās ābelītes jaunās. Tātad? Jā, jo esi pilsētā pie vulkāna un tur ir žurkas, nu. Kā jums ābols vislabāk garšo, teiksim, svaigs ābols? Labi, dzidri āboli un tāpat bumbieri un rudeņos šitie, kas nu viņi bija? Visi āboli jau garšīgi ir. Vai zapti arī vāra? Vāru. Teiksim, kādu cukuriņu pieliksim klāt? Kādreiz pieliek cukuru un kādreiz savār tikai saliek burkās un savār atsevišķi brūklens un ziemu sajauc kopā, lai nav tik salds. Un bez šī saldinātāja vai šis ābols, izvārīts ābols, viņš nepaliek vecs, nesaskāpst? Tikai kā to maz savār, Jā. nesaskāpst, veselu gadu stāv. Aizstājas burks un veselu gadu stāv. Un, teiksim, tāda jauka lieta kā kompots. Arī kompotos, bet tur vairāk tad vajag, viņš tā nestāv, jo viņš ir skāps, viņš tā, var viņu sterilizēt, bet, tik labi nav ābols. Plūmīts, bumbieris var, bet ābols švakāk. Un ar ko tad ābols zapti ir visgaršīgākā? Pie kā? Es jau tā pielieku brūklens, un es pat ēdu pie kartupeļiem, ko neviens varbūt neēd, senāk tā ēd, man mātā vārīja. Un ar brūklenēm kopā, tad tagad jau sauc klimps, bet tā bija ķiļķeni. Izjēma savus šķiļķenes un pieiet brūkliņu un ābolu zapt kopā. Ļoti garšīgs, ko tagad nedara. Un ābolīti kā labāk saglabāt ziemā, lai viņš būtu svaigs? Atsevišķi pagrabāk un nav kartupeļi, ja kartupeļi tā viņš nav, viņš pat garšu pieņem. Atsevišķi, kastēs jāliek, kastēs. Jānoņem no ābelēm, kā teikt, lai nesapurinātu, lai viņš jāiem ar roku un kastēs jāsaliek un saglabājās. Vai garšo arī ābolu sula? Ļoti garšīgi, tikai es pielēju ūdeni, man pa stipri tagad, kādreiz jau dzēru. Bet tagad pielēju ūdeniņu, ļoti labs. Kā? Teiksim, kā dzēriens, ja? Jā. Var arī kīseļus vārīt, saldiem likt klāt. To visu var darīt. Un vai lietojat tikai mūsu pašu ābolus, ja arī gadās nopirkt veikalā? Mūsu pašu. Neesmu veikalos nopirkt ābolu. Jūs vērtējums, ka mūsu ābolos ir tā? Sāk parādīties vairāk, tāpat kā bumbieros. Un plūms, tas senāk bija, jūs jau pats zini, senāk bija plūmēs tār, pat ķiršos tagad jau ir. Jā, tas viss tā ir. Un smidzina vai nesmidzina, tas jau slikti, kad sāk pārāk smidzināt, bet tā ir parādās. Un tā visur šogad ķiršiem, mani ķirškociņi tie ir. Tā smukoks iet klāt lapsenis, pirmo gadu, ka lapsenis, noēd visu ķiršu. Grib ņemt puskauliņš tik vēl. Viss ir noēsts, un tas jau visur izplatījies. Tāpat kā tie gliemēži man dārzā, viss puķis noēd, vairs nevar puķi iestādīt. Kāpēc tā ir jūsuprāt? Es pat to nevaru iedomāties, kur tie mazie gliemēzīši cēlās. Lielie nav tik indīgi, bet tādi maziņi. Kur viņi cēlās, no ko to es pat nevaru iedomāties. Kaut kā jau laikmets, pa 100 gadiem viss, kas mainās. Mēs jau cilvēci mainās. Es tagad stūdēju, kā teikt, lasu, ka šito indīgo bērni ir arvien vairāk dzimst. Jūs ir dzirdējuši par tādiem? Jā, protams. Jā, arvien vairāk, evolūcija, viss mainās. Rudens ir ābolu laiks, vai jums garšo ābolu? Jā. Kādi tieši? Man dzidrie. Bet tie iet uz beigām? Jā. Kādi tev? Visi sādi. Un vai katru dienu ēd ābolus? Jā. Un tu? Tā, paratam. Nāks vēlāks rudens, vēlām ābolu beigsies, vai nepietrūk šī garšīgā produkta? Pietrūks noteikti. Un ziemā vecāki sagādā? Ziemā būs zapte. Zapte? Tā, Jā. Un kāda tieši ābolu zapte jums garšo? Tāda saldāka vai? Saldāka. Tāda saldāka man neīpaši, man kaut kas tāds bišķiņas skābāks. Pie kā ābolu zaptīti būtu ēdami jūs? Pie maizes, pankūkām. Arī pie maizes, pie
Kam ir viss kaut kā? Vai patīk arī veikalā nopirkt ābolu ziemu laikā? Nav. Veselīgāk it kā pašam dabūt no koka. Vai tā? Patīk izkāpt ābelēm no Jā. ābolu. Ir darīts Savādāk šogad tā? garš.